Es tvītoju. Ko tvīto? Esam man streamī iepērkamies priekš hashtags Vikingu vakariņas. Man sauc Māris, un šīs ir vakariņas ar Māru un Rihardu. Un šovakar mēs gatavosim rīsus ar vistu un ķīnas saldo mērci ar ananāsiem. Un pie mums ciemos ir arī Igors, kurš gatavos salātus. Man ir dakšiņa līdzi. Iepriekšējā reizē teicāt, ka jums mājās ir tikai 2 dakšiņas, un es paņēmu līdzi savu, tagad ir 3, es viņu arī atstāšu jums kā piemiņai. Mums ir problēma, tev ir tikai viens katls, kas nozīmē, ka mēs nevarēsim varīt rīsus un vistu atsevišķi, kas noved pie tā, ka vista garšos bišķīt pēc rīsiem un rīsi garšos bišķīt pēc vistas. Ko tas ir ēst? Ļoti garšīgas džeka salāts. Vakariņas ir ieguvuši nosaukumu. Pateicoties Austrai, viņi ir Twitterī. Un vakariņas saucās Vikingu vakariņas. Un tieši tāds arī ir hashtags, bet tikai bez garumzīmēm, bez atstarpēm. Tā kā vienkārši Vikingu vakariņas. Māri, tu neesi pārkāpis savus noteikumus? Kāds noteikums? Iepriekšējā sērijā tu teici līdz pusītei vienmēr. Jā, bet tagad mums ir vienkārši ļoti daudz, kas jāieliek vienlaicīgi iekšā un nevajadzētu, lai ūdens tā kā, nenosadz to visu, jo tas var beigties ļoti slikti. Tā tad ir izņēmumi. Jā, bet tas ir tikai tad, ja konsultējas ar mani un paprasa atļauju. Jūs gan, kamēr vista būs gatava un rīsi būs uzpūdušies, tie pats ņemtāt. Vistu pārbaudīs pa ceļiem, es īsti nezinu, ka viņi ir jāvēr. Es to tā uz sajūtām. Taisīs tunci, sieru un majonēzi salātus. Un panti, viņam ir arī panti. Nevajag uzlikt vārīties rīsus un aiziet gulēt, jo tu tikko esi bijis piedā, tas arī slikti var beigties. Igor, tev ir daudz pumps pierst. Tā ir gaisma. Nē, tas ir pumps, Igor. Nē, tā ir gaisma. Iedod man attaisāmu, to taču ir, vai ne? Nopietni. Dešit. Nopietni. Fuck. Nopietni. Tas nepieredzējis ķimikologs? Ko? Es tā konkrēti neatceros, bet man ir pilnīgi skaidrs, ka, teiksim, grīķi ar sviestu ir pilnvērtīgas vakariņas. Es to nevarēšu attaisīt. Igor, tu armijā neizgājis, tu esi Kazahstānijas. Jā, man ir bailoties. Tu esi iemantojis šajās vakariņās sliktu slavu. Kā izsitējis. Kārtīgi viņu uzdaram. Un rītīgi viņā iegriežam. Nav vēl gatava. Nav vēl gatava. Mēs esam atraduši risinājumu eksistējošai problēmai, vērsim vaļā ar nāzi. Tā kā vīrieši. Ak, tīri. Kādreiz esi garšojis suņu barību? Jā, es mēģinu suņu barību. Es gribīšu sieru. Sieru gabaliņu arī iedod. Jā, bet te ir galvenā māka, tā kā mums jāsagriež nenormāli maziņš un plāniņš. Igor. Es iedodas pamēģināšu. Bet... Ai, nogriezos pārāk rēsnes, nekas šitos Šitas ir apēdīšu. jā. Un tad vienkārši pagaidīsim kādu brītiņu un pieņemsim, ka viņas ir gatavs. Atbildu šo jautājumu lūdzu rakstiet komentāros. Uz kādu jautājumu? Pastāst pilnu teikumu, tā nevar vienkārši. Tā nevarēja? Tā nevar. Kāds bija jautājums? Pabeidzis meistardarbu, sagriezis sieriju, smuku. Karsts. O, es bišu to. Mārijā, tu esi karsts. Hot. Cik maziņš ir mazais Igoriņš? Lūdzu, atstājiet. Prognozes atstājiet komentāros precīzākajiem minētājiem mazais Igoriņš. Nē, mazu dāvaniņu no Vikingu vakariņām. Es ceru, ka tu rociņus nomazgāji. Protams. Es viņus... Pirms tam ielikt tajā katlā, tad viņā vēl ūdens vārījās. Viss, tagad mēs... Tas ir, ko Igors ēd ikdienā, tāpēc viņš ir tik labā fiziskajā formā. Jā, te ir bezkaloriju ēdiens. Vēl pāris daži līdzīgi kadri un nekad dzīvē jūs neiestāsīsiet, ka mēs skaidrā ēdām un taisījām. Beidz ēst tos salātus! Mums ir tests gatavs mērce. Kā cik? Mērce ļoti laba. Viņš tagad nogaršoja Māri. Tev pāri. Garšo reāli rīsi, vistā un ankolbens. Tas nav ankolbens, vai ne? Tā ir mūsu mīļā spilva. Mērce ļoti laba.
un vista ar mērci. Kāpēc manu salātu sēdi tu? Bet šo es ne. Šitā ir tavu porciju. Ēd, cūciņ, ēd. Pieļauj kļūdu Māra dzīvē? Nu, šī ir pirmā. Pirmā kļūda? Kā jūties? Ir labāk nekā varēja domāt, kad būs šādā momentā. Un es gaidu nākamā. Cik dod? Igors! Tagad mēs skatāmies uz Māru jau ko izveidot ar paiku. Tagad salīdzināsim ar Igoru. Cik dod? 7. No cik? Uzmini. No 5? 30. Būšu godīgi. Sādīgākās vakariņas līdz šim. Nu, Rihards, cik tu dos? Nē? Nē, pats uzprasījies. Kaut viņš ir klāt? 6 Māra Antons. No 5 Antoniem Māriem. Lauris Lasmens kārs? Un cik? No cik? Nu, 2 no 2? Nē, nu. Tu uzvedies. Atkal. Tas nav arguments vairāk. Tas ir mīnus 20 punkti par to, ko tu izdarīji. Vai tu Vili? Es tev austiņu iztīrīju. Davai, zini, kā es varētu arī tevi iztīrīt austiņu. Man tīrs austiņas. Pārbaudīsim. If you know what I mean. Poha, es dodu no 10, es dodu 9. Un kāpēc 9? 9 es dodu dēļ tiem rīsiem, Māri. Tukšs. Man arī. Tas, ka tev viens katls tikai mājās. Un? Un īšam vienkārši nav noskaņām likt vairāk tev. Cik laimīgs tu esi, Māra? Cik laimīgs es esmu? Es esmu vislaimīgākais bērniņš pasaulītē. Aaaaaa! Vai ne? Šitais rītīgi varētu patikt meitenēm.